Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu, Kuldonam ir atkal jauns video, un kā jūs redzat, uz mana galda atrodas PlayStation 5 Pro! Woo! Par ko man milzīgs paldies ir jāsaka Sony PlayStation Latvija, kas atsūtīja man šo burvīgo PlayStationu priekš videoklipu rekordošanas, priekš visu jauno spēļu atrādīšanas un tiešām sniegt kvalitatīvā kontentu manā kanālā. Ja jūs vēl neesat piesakojuši Sony PlayStation Latvija Instagram kontam, tad ir pēdējais laiks to izdarīt. Es arī linku atstāšu aprakstā. Dodieties, piesakojiet viņiem īgā, tur jūs atradīsiet visus jaunumus tieši saistīts par PlayStation 5 spēlēm un ne tikai, tāpēc links būs aprakstā. Šajā videoklipā mēs unboxosim šo burvīgo mazulīti PlayStation 5 Pro. Attaisīsim viņu vaļā un tā kā būs pirmie iespaidi. Es gribu tiešām viņu apskatīties, kāds viņš izskatās dzīvē. Šis nav pavisam svaigs produkts. PlayStation 5 Pro iznāca pagājušā gada, man liekas, ka novembra sākumā. Gandrīz gads ir pagājis garām un beidzot es esmu ticis pie savas konsolītes. Sāksim ar to, kad mēs salīdzināsim šo PlayStationu ar parasto PlayStation. Tātad, nu ko mēs redzam pirmam kārtam šeit? Mēs redzam to, ka šajā PlayStationā mums ir veseli 2 terabaiti iebūvētā atmiņa. Man liekas, parastajā PlayStationā bija 800 ar kaut ko gigabaiti, bet šeit mums ir jau 2 terabaiti, jau uzreiz kastes aizmugurē. Mēs redzam 3 tās svarīgākās lietas, ar ko tad šis PlayStations nu tā atšķirās no parastā. Tātad pirmā lieta, PlayStation Spectral Super Resolution. Ko tas nozīmē? Ka šajā konsolē būs vēl smūtāks gameplays, vēl kvalitatīvāka bilde. Otrā lieta, Optimize Console Performance. Tas nozīmē, ka vēl būs stabilāki framerate, tieši attiecināmi uz 60 un 120 Hz displejiem. Tas gameplays būs tāds vairāk stabilāks. Nākamā lieta, mēs redzam Advanced Ray Tracing. Arī dos vēl stabilāk tādu smooth attēlu. Es ticu, ka daudziem liekas, kas tad tur ir, bet kad jūs tiešām salīdzināsiet, es skatījos arī vairākus ārzemju apskatniekus, tiešām, kad nolika blakus parasto PlayStation un Pro PlayStation un salīdzināja tiešām tos gameplayus. Ne visās, protams, spēlēs ir spēles, uz kurām varbūt netik ļoti redzēs to atšķirību, bet tiešām ir spēles, uz kurām tu tiešām redzi detaļas. Nu, šis PlayStations būs vairāk tādiem entuziastiem, tiešām tiem cilvēkiem, kuriem patīk, pievērst pie sīkumiņiem, Es nerunāju par tādiem, kuri vienkārši run and gun, un tu pat nepaskaties, kas apkārt notiek, bet tiešām pie sīkumiņiem pievērš uzmanību. Cena gan šim playsītim būs tā diezgan padārga, sākot no apmēram 750 eiro Latvijas tirgū pagaidām, cik es skatījos. Arī visus linkus atstāšu aprakstā. Tieši varēsiet iečkot tieši kāds ir tirgus par jaunākajām spēlēm. Visas spēles, kas tagad nāk ārā uz PlayStation, pārsvarā jūs redzēsiet, pirms jūs kačājat spēli, vai šī spēle atbalsta PlayStation 5 Pro versiju. To var ļoti viegli paskatīties, tad, kad jūs esat iekšā storā, pie spēles būs tā kā uzrakstīts, attiecīgi atbalsta PlayStation 5 Pro. Katrai spēlē, kurā jūs iesiet iekšā, kam būs šis PlayStation 5 Pro atbalsts, jūs varēsiet iet spēles settingos, grafiskajos settingos, un tieši tur, kur jūs izvēlaties quality modu, performance modu, tur vienmēr, ja jums būs 5. Pro, vienmēr būs sadaļa, kas attiecinām priekštā Pro. Piemēram, jaunā spēle Ghost of Yotei arī, uz kuras drīzumā būs mans review. Jūs atradīsiet pie grafiskajiem settingiem sadaļu Ray Tracing Pro, kas būs vēl smūtāks gameplays, vēl skaistāk izskatīsies viss, vienkārši odziņa. Spēles tiešām ir ļoti daudz, jūs atradīsiet PlayStation Store ļoti daudz spēles, kuras tiešām atbalsta šo PlayStation 5 Pro, sākot ar tādām spēlēm kā Ghost of Yotei, Forza Horizon 5, F1.25, Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds, God of War Ragnarok, The Last of Us 2 Remastered, The Last of Us Part 1, Final Fantasy VII Rebirth, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Stellar Blade, Rise of Ronin, Metal Gear Solid Delta, Demon's Souls, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank, Rift Apart, Resident Evil 4, Spider-Man Miles Morales, Spider-Man 2, Hitman World of Assassination,
Assassination un Death Stranding 2. Spēles tiešām būs ļoti daudz, un tiešām mēs visi, protams, ko mēs gaidām? Mēs gaidām jauno GTA 6. Cerams, ka tiešām šis Pro PlayStation dos ārā arī GTA labāko performance, labāko ray tracing un visu pārējo stabilu frame rate. Cerams arī, ka būs varbūt pieejams 120 Hz arī GTA, to jau mēs nezinām, to mēs redzēsim vēlāk. Tagad ir laiks jau attaisīt vaļā šo PlayStation 5 Pro kasti. Attaisīsim vaļā, un es gribu redzēt, kā tad viņš izskatās dzīvē. Varam vaļā, šeit mums ir divas tādas lentītes. Opā, ir sagriezt. Kaut kādā veidā jāizņem. Opā, let's go! Un ko tad mēs šeit uzreiz augšā redzam? Protams, mēs šeit redzam mums kabelīts elektrībā, jā, power cables. Kas mums vēl arī visi nepieciešamie vadi? USB Type-C uz USB Type-C. Abos galos Type-C. Ar šito mēs lādēsim mūsu pulti. Un, protams, kvalitatīvs HDMI kabelīts, ar ko tad mēs spraudīsim iekšā PlayStation un attiecīgi arī monitoru. DualSense kontrolieris. Kontrolieris ir palicis tieši tāds pats. Man jau īsumā gribētos, lai priekš 5. plēša būtu kaut kāds vēl krutāks kontrolieris, vai ne? Kaut tas Edge, vai ne? Protams, vēl mums komplektā nāk arī statīvi horizontālajai novietošanai. Šādi divi plasmasiņi, nu nekas tāds īpašs, jā, bet ar šiem diviem plasmasiņiem jūs varat novietot konsoli horizontālā veidā. Protams, līdzi nāk grāmatiņas Quick Start Guide. Cilvēkiem, kuri pirmo reizi ir pie šprices, droši vien noteikti, ka noderēs šāds. Un, protams, arī Safety Guide, jā, arī šāds mums nāk komplektācijā. Vēl viena grāmatiņa, tā mums ir garantija. Garantijas grāmatiņa arī nāk komplektācijā. Ņemam ārā jau mūsējo Playsīti, opā! Te nu viņš ir! Opā! Dāmas un kungi, vai jūs esat gatavi? PlayStation 5 Pro! Oh my god! Te nu viņš ir! Yes, sir! Wow! Bet viņš ir kļuvis tāds simpātiskāks. Un šitie elementi, paskatieties, ka uzreiz var pateikt, ka tas ir Pro. Mājās atnāks kāds ciemos, un pēc šitiem ten plasmasiņiem, kas ir vienā pusē un otrā pusē, uzreiz var pateikt, ka jums ir 5. PlayStation Pro. Priekšpusītē mums, protams, ir ieslēgšanas podziņa, un tagad mums priekšpusē ir 2 Type-C. Lūdzu, šeit var redzēt viens un otrais. Iepriekš man liekas, ka bija viens Type-A un viens Type-C. Tagad ir abi 2 Type-C. Konsoles aizmugurē, ko mēs redzam? Protams, ir elektrības spraudņa portiņš, jā, kur mēs liksim iekšā power cable. Tad mums ir 2 USB Type-A. Protams, arī par Type-A nav aizmirsts. Tad mums ir LAN cable ports un HDMI. Kas man ļoti patīk, ir šeit vēl apakšā tāds PlayStation logucīts, redziet? Arī tā smuki izskatās īstenībā šeit apakšā. Protams, arī šeit PlayStation logucīts. Kā te ir salīdzinājumā? Lūk, kur man te patās stāv arī parastais PlayStation 5. Augstuma ziņā gandrīz vienādi, jo šitas playsīts man ir arī uz statīvi jau uzlikts. Nu, ja viņš nebūtu uz statīvi, tad man liekas, ka arī augstumā viņi būtu gandrīz identiski. Platumā, protams, šis PlayStations nedaudz liekas tāds tievāks. Manējais iepriekšējais playsīts nāca ar disku, šajam jau disks nav. Diska drive varat iegādāties atsevišķi, viņš apmēram maksā 100 eiro. Power cables ir apakšā, šeit arī viņš ir apakšā. Reikur šeit HDMI ir pašā augšpusītē, a šeit vecajā playsītī HDMI cables bija apakšā. Nu, pa lielam tāds minimāls izmaiņas, bet, nu, nedaudz pamainījies tā kā, nu, vietiņām. 4 veseli pleiti. Pagaidām, cik es zinu, vēl gluži nevar iegādāties maināmus pleitus, bet es domāju, tuvākajā laikā jau iznāks jau jauni pleiti, kurus varēs iegādāties tā kā atsevišķi un nomainīt esošos. Attiecīgi šitie visi ņemās nost un uzliekās, man liekas, jau Ghost of Yotei jau ir pieejami kaut kur ārzemēs. Nezinu, vai Latvijā, bet Ghost of Yotejam, man liekas, jau ir iznākuši pleiti priekš 5. Pro PlayStation. SSD arī var ielikt iekšā. Attiecīgi noņemās nost augšējais pleits un arī ieliekās iekšā arī SSD. Nu, attiecīgi, cik jūs vēl gribat, jā, bet, nu, manuprāt, ar 2 terabaitiem, nu, normālam gamerim, nu, vajadzētu pietikt, jā. Nu, 2 terabaitos tu vari salikt iekšā diezgan daudz spēles. Kā mēs pārnesam failus? Arī failus var ļoti viegli arī pārnest no viena PlayStation. Ja jums jau ir PlayStation 5 mājās un jūs iegādājaties 5. Pro, nav nekādas problēmas arī transferēt visus failus. Jūs ieiet iekšā jaunajā PlayStation 5. Pro, aiziet uz settingu sadaļu, tālāk dodamies uz
transfer files un visus failus savienojieties kopā ar jūsu veco PlayStation caur Wi-Fi tīklu vai arī caur LAN ķēblu. Jūs varat pārnest visus failus no jūsu parastā 5. PlayStation uz jauno Pro. Paies, protams, kaut kāds laiciņš, jā, bet visi faili ar visiem profiliem, visi iestatījumi, viss pāries uz jauno konsoli. Tādā ziņā, ka nevajadzēs čakarēties, nevajadzēs tur atkal visus settingus regulēt, visas spēles kačāt. Visas spēles, kas jau jums bija, jūs transferēsiet pavisam vienkārši uz jauno Pro. Un, protams, pirmā reize vienmēr, kad jūs ieslēgsiet savu PlayStation, vai tas būtu 5. vai tas būtu Pro versija, jūs sagaidīsiet jūsu ekrānā tādu foršu animāciju, ko jūs redzēsiet tikai vienu reizi savā PlayStation lifetime. Tas būs tikai pirmā ieslēgšana, un tā animācija ir tāda skaista, un tiešām tāda izteikti smuka, vai ne? Es domāju, PlayStation zinātāji zinās, par ko es šobrīd runāju. Jau pavisam drīz manā kanālā varēs redzēt Ghost of Yotei mazu review. Liels paldies, ka skatījāties šo videoklipu. Ceru, ka patika, iespiežam, protams, laika podziņas. Visi linki būs aprakstā gan uz Instagram PlayStation Latvijai, gan arī uz oficiālo mājaslapu, gan arī vietu, kur tad jūs varat iegādāties. Šeit pat Latvijas tirgu iemetīšu salīdzinu linku, lai pavisam ātri varat paskatīties šīs konsoles cenu. Paldies, ka skatījāties, un tiksimies jau nākošajos manos videoklipos. Un atceries, PlayStation 5 Pro, tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. PlayStation 5 Pro, let's go! Woohoo!